visi ļoti gribam bagātu valsts, bet sakam, tu nenoteiksi to, kur ies mana nauda. Bet no Ziepnieku kalnas centru salu tilts ir jālabo. Nav kasē vajag, jo omītes ir jābaro. 8 no rīta mostos, jo tā spēle ir nopietna. Lūdzu, nākiet iekšā. Nāciet iekšā. Nāciet. Sveiki. Jūs esat ciemos pie Reika, Reičelas, Megijas un Lāča. Jā, šorīt esam ieradušies ciemos pie viena no repera apvienības Olas dalībniekiem Arvija Reika. Daudz naudas. Man vajag kucis un grils, man vajag bumeri un čil. Apvienība Olas pirmo reizi skaļi sevi pieteica pirms aptuveni 2,5 gadiem ar hītu Daudz naudas. Un pienes kokteili, man nevajag tomāts. Šorīt reperi Reiku iepazīsim pavisam citā amploā, kā Reičelas un Lāča saimnieku. Skaidrībai, Punduršpits Lācis ir Megijas suns, Staffordšīras terjers vārdā Reičela Reika suns. Protams, tas bija pirms tam, kad abi sāka dzīvot kopā. Tagad vairs netiek šķirots, kurš pieder kuram. Man kaitina ļoti bieži viņš. Bet, ka viņš tāds maziņš, un man tāds ir, ka viņš neko nesaprot. Viņam kaut ko pasaka, viņš skatās tā. Redz, viņš saprot. Bet, jā, es ignorēju savu nepatīku pret viņu un mēģinu izturēties ar tādu pašu mīlestību. Skatoties uz Lāci, šķiet, ka viņa senčos bijis daudz dišciltīgo, taču izrādās, ka viņam nav pat ciltsrakstu. Mēs aizbraucām uz Maskačku, un tur bija tāds blusains un noplucis, un pilnīgi, man liekas, viņš pat nebūtu īsti izdzīvojis. Un es domāju, ka man ir jāņem tas sunīts un jāatvesaļo viņš. Savukārt Reičela repera sirdi iekarojusi tieši ar savu aktivitāti. Es ik pa laikam tā domāju, vai vajadzēja man tik aktīvu suni. Tad atnāk mājās un cienāja caurums, bet tā pārstāv viss kārtībā. Reiks nākotnē plāno Reičelu uzfilmēt arī kādā no Olu videoklipiem. Viņus radinieki jau esot filmējušies. Vai viņa tur būs kā īpaši sapucēta? Noteikti nē. Apģērbs viņai tiek vilkts tikai īpašās dienās, piemēram, tādā kā šī. Reika vārdiem sakot, šobrīd viņai esot tās īpašās sieviešu dienas. Dzīvoju pie mammas. Lai ikdienā Reičela sev pievērst uzmanību, viņai nevajag aksesuārus. Ja iet pretī cilvēks pēc 40, viņš skatās uz sunu un iet pa gabalu. Bet, ja nāk kaut kādu bērnu pretī vai līdz 25, 20, viņi nāk, skatās un es pārēju garām viņiem, viņi atskatās, no, tas bija Reiks, nu, vai Olas, vai kas, vai selfijas. Apvienība Olas ir pazīstama ar savu māku radīt repu uz līdzenas vietas. Reika, esi gatavs iepriecināt arī ķepu uz sirds skatītājus? Es nezinu, man liekas, tas izklausīs baigi muļķīgi. Es nebiju neko sagatavojis. Tad nu mēs tev šorīt piepalīdzēsim. Ķepu uz sirds ciemos atnāc. Reičela un Lācis tur Lācis. Nu, mierā. Mierā mazais. Tīvu. Nekid past. Man sliek tā. Tīvu. Ņem par labu, Reika. Es daru, ko es gribu, un man nekādu priekšnieku nav. Es daru, ko es gribu. Nu, man tāda atmosfēra, es nezinu, man kaut kā. Pirmkārt, ka meiteni blakām reiz nokaut reizes. Nezinu, kāpēc tā ir. Nekad nevar neko padarīt, ka man blakām. Ko es gribu, un man nekādu priekšnieku nav. Reika raksturu esot mainījuši tieši suņi. Pateicoties viņiem, Reiks esot kļuvis daudz mierīgāks un nosvērtāks. Es daru, ko es gribu. Man nekādu priekšnieku nav. Tā ir Reičela, es esmu Arvis, tā ir Megija un tas ir Lācis. Un šie ir kalvuļi. Ķep uz sirds.